Labdien! Mani sauc Ieva Zumēnte, un es esmu Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja, geštalta terapeita, supervizore, un esmu arī absolvējusi Latvijas Universitātes maģistra programmu psiholoģijā. Un šajā gadā es vadīšu terapeitisko grupu jaunuzņemtajiem studentiem, kuri vēlās kļūt tātad par geštalta terapeitiem. Un tāds mans novērojums daudzu gadu garumā, strādājot ar cilvēkiem, ir tas, ka es teiktu, ka cilvēku grūtības un tāds lielākais pieprasījums ir attiecību tēma, un tas ir ne tikai attiecības tātad ar sev tuvajiem un apkārtējiem cilvēkiem, bet arī attiecības ar sevi. Un tā kā attiecības ir tādas mainīgas un tāds nepārtraukts izaicinājumi pilns process, es teiktu, ko bieži vien vēl arī sarežģīja šie iekšējie konflikti, kaut kādas aizsardzības, kuras dzīves gaitā tātad ir izveidojušās. Līdz ar to šī terapeitiskā grupa ir tāds ļoti labs veids, kā sadzirdēt sevi, kā sadzirdēt citus, un šajā sakarā veikt arī tātad kaut kādus secinājumus par to. Un balstoties uz šiem secinājumiem, droši vien arī tad veidot tādas harmoniskākas attiecības pašam ar sevīm un arī ar citiem cilvēkiem. Pārējo apmācību gadu programma, tas ir 2., 3., 4. un 5. gads, ietver jau nākamos soļus, par kuriem parūpēsimies mēs visi kopā, Rīgas Geštalta institūta pasniedzēji, un šajos gados tad jau būs vairāk metodoloģijas un teorētiskās zināšanas. Tā kā jā, laipni aicināti mums pievienoties jauniem mācību 2005. un 2006. gadam, lai kļūtu iespējams par geštalta terapeitiem, bet varbūt vienkārši par cilvēkiem, kuri vairāk izprot sevi, pieņem sevi un ir daudz apmierinātāk ar sevi. Tā kā jā, uz tikšanos!